diriģente korim Saule Itālijā, diasporas bērnu skolotāja, Eiropas Latviešu apvienības izglītības referente, Latviešu.com diasporas reportiere. Ja būtu jāparāda dzīves piemērs teicienam cilvēks orķestris, Ilze Tardo atbilstu lieliski. Taču šī ir tikai daļa no stāsta, kāpēc Latviešu.com diasporas fóruma laikā Gaismas pilī šonedēļ tieši Ilze godināta par gada cilvēku Latvijas diasporā. Es saku vispirms paldies saviem vecākiem un liktenim, ka viņi man ir devuši balsi, ka es esmu varējusi baudīt izglītību kultūrā šeit Latvijā, un skolotājiem, kas man ir iemācījuši diriģēt, vadīt, organizēt. Tas, ka Ilze apbalvojumu saņēma tieši šogad, saistāms ar kādu īpašu sasniegumu. Nepilnā gadā viņa paveica gandrīz neiespējamo. 9 Eiropas valstīs apvienoja dziedāt gribošos latviešu bērnus vienā korī. Neskatoties uz to, ka lielākā daļa mēģinājumu notika Zoom platformā, bērnu uzcītība un Ilzes talants ļāva kopīgi sagatavoties skolēnu dziesmu svētku skatei. Un izcīnīt vietu uz Meža parka lielās estrādes. Dziesmu svētki ir tas, ko mēs varam nevis ar pasaules pieredzi Latvijā, bet ar Latvijas pieredzi pasaulē iznest visiem, sākot no maziem bērniem. Kad 12-gadīgi bērni skaita, cik svētkos viņi vēl varēs piedalīties, un ka viņi ir gatavi saviem klases biedriem stāstīt visu, ko viņi ir piedzīvojuši. Šis viņiem paliks kā milzīgs notikums, kā milzīga pieredze. Diasporas vēstniece Zanda Grauze tagad atzīst, kad Ilze pirmoreiz stāstījusi ideju par šādu pārrobežu bērnu kori, vēstniece idejai nav noticējusi. Un tagad priecājas, ka kļūdījusies. Lai mēs šos jauniešus nepazaudētu un nepazaudētu viņus tieši šai dziesmu svētku tradīcijai, viņi ir atradusi veidu, kā viņus savest kopā, kā tikt līdz dziesmu svētkiem, kā piedalīties. Es domāju, ka tas ir fantastisks sniegums, un ar to Ilze ies dziesmu svētku vēsturē pilnīgi noteikti. Lai arī Ilze uz Itāliju mīlestības vadīt pārcēlās jau pirms 10 gadiem, pašreiz šķiet, ka viņa ir Latvijai tik tuvu, kā iespējams nekad agrāk. Un Eiropas bērnu un jauniešu koris nekādu pauzi pēc dziesmu svētkiem nav vēlējies. Nākamais koncerts jau 12. oktobrī Ženēvā. Līva Karlsone, Latviešu.com, speciāli Latvijas televīzijai.